Lai salabotu kantītes, disku mēs liekam uz pulēšanas stenda. Mums vajag kantīti vienmērīgu uztaisīt, lai nebūtu tā kā iedobītas iekšā un nelīdzena kantīte, lai nebūtu. Nu ko, ķeramies pie darba. Kantīte mums pamazām sāk laboties, bet tie ir dziļi defekti, ļoti dziļi. Tie visi būs jāslīpēn laukā. Process būs ļoti ilgs, tāpēc mēs ņemam plakni no sākuma un ik pa laikam mēs pagriežam šādi, lai izveidotu tādu apaļu tā kā kantīti. Nu, lūk, kantītes mums ir savestas kārtībā. Vairs neredzam tos lielos defektus.